Viņa teica, meitiņ, nu kādēļ tu izvēlējos tik ļoti smagu profesiju? Tu par naktīm nevarēsi gulēt. Katrai profesijai jau ir savu garozu. Dzemdību nodaļa tagad pie mums, vispār paradīze. Es domāju, ka tā ir kā viesnīca. Es domāju, ka es esmu īstajā vietā. Mani sauc Aija Ziemele. Esmu Ventspils slimnīcas vecmāte. Nokļuvu jau ir ļoti, man laikam tagad aprīlī būs 45 gadi. Es beidzu medskolu 80. gadā, un tad bija nosūtījumi. Jā, mani nosūtīja uz Ventspilu. Es pati kā negribēju Ventspils pilsētu, jo esmu no Kuldīgas puses. Bet, kur nosūta, tur jau jābrauc strādāt. Un mans pirmais iespējas, protams, par Ventspilu, lai man piedod ventspilnieki, bet man tajā laikā tas pirmais moments man ļoti nepatika, jo prakses sākās februārī, kaut kur tāda paša ziema, gandrīz vai kā tagad mums bija slapjš sniegs, viss melns, viss tāds. Arī ielas nebija, atsakot, Ventspils bija pilnīgi savādāk nekā viņi ir tagad, ja. Un tad, protams, man Ventspils sāka iepatikties. Tad bija vasara, tad bija jūra, un tādā veidā neesmu mainījusi ne pilsētu, ne slimnīcu. Pirmkārt, ļoti daudz korpusu nebija tajā laikā. Dzemdību nodaļa bija mums 2 stāvos, tādēļ arī toreiz arī mūs uzaicināja 4 vecmātes, jo nebija kas strādāt tajā pirmajā stāvā. Pirmais iespējas, man patika slimnīca. Man patika arī, kā man uzņēma. Jā, man likās ļoti draudzīgs kolektīvs, un tāds tiešām arī bija. Ja salīdzina tas laiks un tagad mēs esam palikuši tāda maza čupiņa, jo mēs diennaktī strādājam tikai viena vecmāte, bērnu māsu palīgs un dežūra ginekologs. Bet tajā laikā par cik bija 2 stāvi, jā, līdz ar to apakšā bija tur bija vēl speciāli mazgātāji, tad bija, tajā laikā nebija māsu palīgi, bija sanitāri, bija vecmāte, bija bērnmāsa. Otrajā stāvā bija dzemdību bloka vecmāte, tad bija pēcdzemdību vecmāte. Var sakot, mēs bijām tāds kārtīgs bariņš. Vecmātei var būt, daudz kas ir mainījies, jo sākumā mēs dzemdētājām sirdstoņas bērnam klausījāmies ar ausi. Tādas tehnikas, kādas aparatūras ir tagad, protams, tas ir neatsveram. Pat asinsspiediens vairs nav jābāž ausī nekas, lai tu tur izmērītu viss, tādā ziņā ir uzlabojums. Ar gadiem ļoti daudz ir nākuši klāt rakstām darbi. Tas varbūt tās ir mazliet tas, kas arī atņem to laiku, ja? Bet mums jau, protams, tas ir primāri ir cilvēks. Tagad, protams, nāk meitenes uz dzemdībām, viņas jau ir varbūt zinošākas, varbūt pat pārāk, ja, jo viņas jau tur jau visu ir izlasījušas, sociālo tīklu tagad jau viss pārunā, ja. Dažreiz pat man šķiet, ka tas varbūt nav tik ļoti vajadzīgs, bet no vienas puses ir ļoti labi, ka viņas ir zinošas. Es atceros, bija 90. gadu beigas, mums brauca ārsti no Amerikas, mums bija kursi, bija jāpiesakās vecmātei, ginekologam, bērnmāsai un pediatram. Tas bija arī tas laiks, kad es sapratu, ka kaut kas ir jāmaina arī, lai sievietes it kā kļūtu zinošākas, lai viņas zinātu par procesa gaitu, ja, kad braukt uz slimnīcu, jo man šķita, ka viņas tādas nobijušās, atbrauc uz dzemdībām, varbūt tās nedaudz par ātru. Būtībā es pirmā Ventspilī uzsāku grūtnieču kursus. Sākumā es biju viena pati, tad kaut kur pēc pāris gadiem man pievienojās arī bērnmāsa un vēl viena vecmāte. Praktiski jau kursus es vadīju no 90. gadu beigām, 2000. gada sākumu. Un man darbs arī nekad nav bijis tā, ka man viņš ir bijis kā, ej uz darbu, jo tur var nopelnīt naudu. Protams, tas aspekts, tam arī ir jābūt, jā, bez tā jau nē.
Bet man vienmēr kaut kā, man ir mans darbs ļoti paticis. Es ar prieku esmu vienmēr gājis uz darbu. Tā man nebija mana izvēle sākumā noteikti ne, jo es stājos tajā laikā medicīnas institūtā. Tas vienkārši netiku. Varbūt, ka tā pat nav laba īpašība, bet man ir tā, man vajag tagad un tūlīt kaut ko mācīties, jo tajā laikā man vēl, ka es netiku, man piedāvāja, lai es palieku Rīgā, braukāju uz kursiem. Varu piestrādāt arī Olainas, toreiz Olainē vēl farmakoloģijas tajā firmā. Un tad nākošā gadā, jo konkursi arī tur bija dažādi. Vienu gadu bija ļoti nevar būt vienkārši iestāties, bet bija mazāks konkurss. Tas laikam bija liktenis vienkārši. Un tad es, protams, sapratu, ka man ir tomēr kaut kur jāmācās. Un tad es tā izvēlējos farmakoloģiju, tā kā es negribēju. Felšeri es negribēju. Māsiņu arī negribēju. Nu, kas atliek? Iešu uz vecmāti. Mēs pēc tam runājām ģimenē, kad manā vecvecmāmiņa savā laikā gāja pa mājām un palīdzēja topošajām māmiņām. Es laikam pārņēmu viņas. Arī pirmais pusgads man arī nevisai patika, jo laikam es biju sadomājusies, ka es mācīšos, jo es gribēju iestāties, es gribēju būt pediatri. Bet tas arī bija vairāk tāds, kā teikt, jaunas meitenes sapņi, man patika bērni. Bet, jā, bērni patikt ir viens, bet otrs jau, pediatrs ir, tur jau tā atkal ir savādāk, jā. Un tādēļ varbūt tas pirmais gads arī man bija tāds, ka es domāju, jā, bet tad mums nāca jau tādi priekšmeti, kas jau bija tā tuvāk tā kā manai specialitātei, un tad, jā, man sāka tīri labi patikt. Lielāko prieku, protams, sagādā tas, ka tas bērniņš piedzimst un viss ir skaisti un brīnišķīgi, jā, un dažreiz pat ir tā, ka liekas, ka tu līdz pati apraudāsies. Un tas ar gadiem nav arī zudis. Tas tā kaut kā visu laiku paliek. Mana omīte bija tā, kad es iestājos vecmāšu skolā, viņa teica, meitiņ, kādēļ tu izvēlējos tik ļoti smagu profesiju? Tu par naktīm nevarēsi gulēt. Bet es domāju, ka katrai profesijai jau ir savu garozu. Un man jau šķiet tā, ka svarīgākais ir tas, ka darbs nav tikai darbs. Tad, kad tu uz darbu ej ar prieku, tad tā ir pilnīgi cita sajūta. Es arī neko nenožēloju. Es domāju, ka es esmu īstajā vietā. Arī es biju jauna vecmāte, nepieredzējusi. No jaunajām vecmātēm nevienmēr visi ir tie, kas to darbu varbūt var. Bet, ja tev patīk, ja tu nesi bailīga, es atceros sevi, tad, kad es biju tikko kā sākus vecmāte, jā, protams, mums ir ārsti, un ja kas, tad mēs vienmēr esam, mums ir ārsta atbalsts, bet arī pašai jābūt drošai. Jābūt pārliecinātai par to savu darbu. Tas ir ļoti svarīgi, un varbūt, ka no jaunajām kolēģiem, es tā nevarētu teikt, foršas meitenes mums tagad nāk. Protams, mums pieredze būs vienmēr lielāka, ja? Jo pieredzi jau tu gūst tikai strādājot. Mums, piemēram, kad es mācījos, mums nebija psiholoģija. Man šķiet, ka tagad kaut ko no tā arī apgūst. Īstenībā tas būtu ļoti labs priekšmets arī topošajām vecmātēm, jo tad, kad tu saskaries ar pilnīgi nepazīstamu cilvēku, un plus vēl dzemdībās un viss, ja, jo man, piemēram, ir dažreiz dzemdības ir bijuši ne tik daudz, kā tas notiek pašu dzemdības, jo dzemdībās jau nekas pa lielam nemainās, bet mainās paudzes, līdz ar to arī katrai ir tas savs jau skatījums, un tev dažreiz ir tā, ka dzemdības viss jau noliek, bet tu visu laiku runā, tu visu laiku kaut ko viņām stāsti, tev visu laiku kaut kas ir jārunā, ja? Un tev arī ir jāizprot. Varbūt tagad nāk meitenes jau savādāks, viņas savas emocijas vairāk pauž, ja? Un viņas arī vairāk kaut ko uzdrošinās paprasīt, vai kā viņas gribētu un tā, bet kādreiz jau tā nebija. Bet, jaunās meitenes kolēģis, viņas ir ļoti, kā teikt, mīļas, mīlīgas, smaidīgas, priecīgas. Slimnīca tad bija maziņa.
Es atceros to, kad mums bija kantors pāri pa ielai uz Vasarniču ielas. Viņš bija ļoti maziņš, un tur bija ļoti maz darbinieku, un algas mēs saņēmām, gājām stāvēt rindā algas dienās. Ja? Tā kā no vienas puses, protams, viss jau mainās, un es domāju, ka mainās jau viss uz labo pusi. Tā ir noteikti uzlabojusies, jo ir ļoti daudz dzemdībās lietas, kas bija kādreiz, tādas diagnozes vienkārši tagad jau ir tādas, paldies Dievam, ka viņas nav. Un māmiņas, ja kaut kādas problēmas ir, viņām jau ātrāk tiek iespējas kaut ko risināt un riski izvērtēti. Protams, dzemdību nodaļa tagad pie mums, vispār paradīze. Es domāju, ka tā ir kā viesnīca. Savā laikā mums pirmais stāvs vispār bija ļoti labs stāvs, jo tur bija toaletes daudzām palātām. Bet otrajā stāvā bija kopēja viena toalete un duša. Māmiņas gulēja par vairākām sievietēm vienā palātā, arī es to izbaudīju. Bērniņi praktiski tika vesti uz barošanām, līdz ar to, jā, ir ļoti liela atšķirība. To es vienmēr atcerēšos, bet tas nav ar kaut kādu negatīvu pieskaņu. Bet tas bija tas, kad es ieraudzīju dzemdību nodaļas vecāko vecmāti ar nošļukušu cepuri. Jo tad ir smieklīgi, bet mēs medskolā mums bija forma un mums bija cepurs, un tās bija augstas, stērķelētas un vispār. Un tad, kad es atnācu pieteikties darbā, ka esmu jaunā vecmāte, ka man jāsāk strādāt, tad jā, tā man bija tāda pirmā, es domāju, dieniņa, tā ir vecākā vecmāte, kas būs tālāk. Bet ne, viss jau bija kārtībā, jo vienkārši, kā mēs tagad sakām, ir slikto matu dienas, tā viņai bija slikto cepuru diena vienkārši. Strādāt ar mīlestību, tiešām darbs, atpūta, lai viss ir tādā līdzsvarā. Par sevi ļoti ir jāpadomā, lai nebūtu izdegšana. Ja patīk, tad jau arī viss pārējais nāks, jo darbs, kur nav tā patikšana, viņš jau ir, viņš vairs nav tāds. Kā teikt, ja būtu tā uz darbu, tas ir kā hobijs. Lai uzticās mums. Viņas jau ir visas foršas. Man, piemēram, arī pašai privāti, man tiešām ir ļoti jauks meitenes gadījušās. Tā kā nevar sūdzēties, jā, un ja vēl ir tā savstarpējā uzticēšanās, tad jau arī ir kopā sanāk tas darbiņš tāds vienkāršāks.